Sveiki, mani sauc Kristaps, es esmu pirtnieks un ražoju pirtis zem zīmola Reborn. Kā es nonācu līdz tam, ka vēlos būvēt pirtis, mācoties par pirtnieku, sanāca pabūt vairākās pirtiņās. Un katrā vismaz man atradās kāda lieta, kas nebija ērta, vai tur laupa šauru, vai tajā pašā laikā peroties ar slotiņām lapas aizsit ciet trapu, ja, un pēc tam grūti iztīrīt, neiet prom ūdens. Tāpēc man likās, kāpēc lai neradītu tādu pirtiņu, kur principā viss šis ir atrisināts. Un tas būtiskais arī tas, ka par to zīmolu, kāpēc arī Reborn, ņemot vērā, ka pirtī tā kā simboliski mēs atzimstam, tad man ienāca prātā, kāpēc lai šīs pirtis neradītu jūras konteineros un arī šiem konteineriem iedot otru dzīvi. Nedaudz par pirti, tad vairāk, jā, tas, ko es esmu ņēmis vērā, lai šajā te pērtuvītē divi cilvēki brīvi var apgulties un izbaudīt šo te karsēšanos. Tajā pašā laikā, ja notiek pirts rituāls, tad soli ir novietojami apakšā zem lāvām, ja, un šeit brīvi var darboties pirtnieks. Lāva ir 80 cm plata. Un tas nozīmē, ka piekļūt cilvēkam var no jebkuras puses. Tajā pašā laikā arī grīda. Man bija svarīgi, ņemot vērā, ka šī būve paredzēta ļoti ilgai gadu desmitiem lietošanā, tad bija svarīgi arī radīt to grīdu tādu, lai var laistīties ar ūdeņiem, lai ūdeņi plūstu prom, lai tie nenokļūtu tur, kur viņiem nevajag nokļūt un nesākt kaut kādas pūšanas, pelējumi. Un viss tas, ko mums galīgi pirtiņā nav vajadzīgs. Tāpatās ir būts arī pirtīs, kur jākurina 4 stundas un galu galā tāpatās beigās pie -20 grādiem nevar ieiet. Tad man arī bija svarīgi padomāt par siltinājumu. Konkrēti šī te būve ir siltināta ar blīvo putu siltinājumu. Kāpēc blīvo? Svarīgi ir arī, lai nerastos kondensāts, ja, jo tajā brīdī, kad ārā ir karsts, piemēram, augsts un iekšā ir karsts, svarīgi, lai nav šī kondensāta. Un šai būvei nebūtu pieņemami, ja siltinājums būtu vate. Būtiski arī, lai teiksim, šo pirti var ātri iekurināt, tad es parasti izvēlos nedaudz lielākas krāsniņas, kā ir telpas kubatūra, lai kaut kā baudāmāk tas viss šeit notiktu. Un pie kā vēl, būvējot pirtiņu, ir jāpiedomā pie ventilācijas. Pie ventilācijas arī šeit, konkrēti zem šīs krāsnes, ir apakšā augstā gaisa pievads, caur kuru ienāk šis te vēsais gaiss, svaigais un uzsilst. Tāpatās arī stūrī pretējā ir griestos. Viena ventilācija ir arī apakšā zem lāvas. Un tad mums ir arī veidlodziņš, kuru var apvērt, kad kļūst pa karstu, teiksim, izveidināt šo te telpu. Šī te pērtuve ir aprīkota ar dušu, varbūt kādam liekas neierasta, bet es esmu izvēlējies šajā gadījumā, šajā pirtiņā ielikt dušu iekštelpā, tādā veidā ekonomējot ārā vietu, lai būtu brīvāka vieta, kur pēc pēršanās atpūsties. Un tajā pašā laikā dušu mēs izmantojam tikai pašās beigās, un ka telpa jau ir izveidināta. Un, ka es redzu, ka tā savā ziņā tāda priekšrocība.